Labdien! Mani sauc Evelīna Vasile. Un šodien, kā pirmo es jums vēlos pastāstīt, pasaku par kādu neģēli. Pa Ziemassvētkiem Krača krogā bija notikusi balle. Kāds tiķots puisis vārdā Sprukstiņš apgājis dēņa meitu Anneli un piemeties tai par brūdgāni. Annele, nu jau būdama tāda neprašņa piekritusi. Un Sprukstiņš teicis, šajā naktī neej gulēt, bet sēdies pie lodziņa, savāc visu savu mantu un gaidi. Es tevi vedīšu uz mājām un precēšu. Nu, Annele jau būdama neprašņa piekritusi. Tā arī izdarījusi, savākusi savu mantu, apsēstusies pie lodziņa un gaidījusi. Kad viņa sadzirdēja skaņas ārā, Sprukstiņš patiešām bija klāt. Nu, viņi sākuši braukt. Un Sprukstiņš teica, šovakar ļoti lieli puteņi puteņo. Mums būs pār gāriem tiltiem jābrauc pāri. Tāpēc es tev aizsiešu acis, lai tev galva nereipst. Nu, kā runāts, tā darīts. Annele ļāvusies aiziet acis. Braukuši viņi visu nakti. Jau otro reizi gailis dziedājis, kad Sprukstiņš teicis. Manās mājās viss kā tavās. Ieiesi, aiz durvīm krāsniņa, apsēties pie viņas un pasaki saimniecei, ka tu pārvestā. Bet es pa to laiku aizdzīšu ragavas. Nu, kad Annele izkāpusi, aizgājusi uz mājām, Sprukstiņš nevis negribēja dzīt prom ragavas. Viņš jau laidās, cik ātri vien varēja prom. Viņš jau bija tikai Anneles mājai apkārt visu nakti braucis, nevis kaut kur citur. Nu, Annele sēdējusi un dzirdējusi, ka saimniece sauc. Annele, nesmalku iekšā, jau rīts. Bet Annele saka, Annele, tāpat vārdā kā man un kambarī kā es. Nu, saimniece atkal. Annele, kas tev vainas? Nesmalku iekšā. Bet Annele, saprotot, ka saimniece runā ar viņu, atbild. Es jau tā pārvestā. Nu, saimniece atkal. Annele, nu kas tev vainas? Nesmalku iekšā. Ko tu tur murmiņi? Bet Annele atkal. Es jau tā pārvestā. Kā saimniece sākusi vaimanāt. Vai dieviņi, jēku, šķiluguni nav labi ar mūsu meitiņu. Viņa tak sajukusi prātā. Kaut ko tur murmina, ka viņa pārvestā. Kad Annele pamodās, apkārt viņai bija savākušies daudz vīri un sievas no visa ciemata un prašņājuši viņu, kur bijusi, ko darījusi, ko plāno darīt tālāk. Un Annelei kā plēve no acīm nokritusi, un viņa sākusi lamāties. Ak, tu velns, ak, tu pagāns, visu manu mantu nolaupījis, teici, ka mīli mani, bet tev jau tikai manu mantu vajadzēja. Kad pirmā vētra bija norimusies, Annele ņēmās visiem no gala visu stāstīt, kā Sprukstiņš teica Krača krogā dansojot par brūdgānu devies, kā teicis, ka mīl viņu un ka precēšot, bet viņš jau tikai mantu viņas gribējis. Jēkus pēc šī atgadījuma vēl visu ciematu apstaigājis prašņādams par Sprukstiņu, bet viņu neviens nav redzējis. No tā laika ciematā vēl ilgi bija dzirdams teiciens. Es jau tā pārvestā. Nu, re, un tagad es jums vēlos pastāstīt atgadījumu no manas mammas dzīves, arī par ballītēm. Kādā no reizēm mana mamma ar draudziņu saposušās uz balles, aizgājušas pa gaišu gaismu uz klubu. Klubs 3 kilometru attālumā no mājām. Kad izballējušas, iznākušas ārā jau melna nakts. Nu, draudziņas izdomājušas. Ja mašīna brauks pretī, liks grāvī, lai jau drošāk. Kad pirmā mašīna braukusi pretī, viņas tā arī darījušas. Naktī, rasa, dubļi. Tā nu skaistules netīrām zeķubiksēm un saplēstām kurpēm atgriezušās mājās. Agrāk jau nebija tādu telefonu, lai piezvanītu un pateiktu, lai atslēdz durvis. Viss, ko mana mamma darīja, bija pieklauvēja pie lodziņa un gaidīja, kad atvērs kāds no mājiniekiem. Tā arī šoreiz. Viņa sagaidīja, kad atver tante. Un, kad viņa iegāja iekšā, ieritinājusies istabas vis tālākajā gultā zem daudz mīkstām segām un aizmigusi. No rīta pamostas, dzird liela iezga virtuvē. Vecmāmiņa vaimanā. Vai, kas ar manu mazmeitiņu noticis? Viņu kāds nolaupījis gan jau. Ko mēs vecākiem teiksim? Vai.
Tā nu izrādījās, ka vecmāmiņa tik cieši gulējusi, ka nemaz nav dzirdējusi, ka mamma atgriezās mājās. Tā nu bija tajos laikos, kad nezināja, kad kurš kur ir aizgājis un kad atnāks. Un kā pēdējo šodien, es jums vēlos pastāstīt anekdoti par mūsdienu ierīcēm. Sieva zvana vīram un jautā: Mīļais, man nesanāk ieslēgt datoru. Bet vīrs prasa: Tu tādu lielu pogu spiedi? Spiedu. Rozeti spraudi? Sieva atbild: Nu, tūlīt paņemšu lukturi, paskatīšos. Spīdināšu lukturi, meklē rozeti. Bet vīrs prasa: Priekš kam tev ir lukturi? Nu, kā? Ārā tak melna nakts, elektrības nav. Paldies par atbildību.